Jā, no lūk, mēs esam nonākuši līdz pēdējiem braucieniem. 2026. gada iekštāpa motokrosa seriālā 12. brauciens un sākam atkal ar maziem rūķīšiem. Mazie rūķi dodas trasē, kur ir vienāds punktu skaits. Ir vienāds punktu skaits pēc 2 braucieniem šīs dienas vērtējumā. Gan Hubertas Zaluba, gan arī Emīls Malkalns ir pa 47 punktiem nopelnījuši saviem braucieniem. 1. 2. braucienu. Un viss izšķirsies godā piedestāls pēdējā posmā. 3 braucienu summā starp šiem 2 braucējiem. Lielajā kopvērtējumā Emīls Malkalns ir priekšā Hubertam Zalubam ar 20 punktiem. Bet viņam 20 punkti vēl negarantē čempiona titulu. Viņš ir ļoti, ļoti tuvu tam. Bet tas negarantē vēl čempiona titulu kopvērtējumā. Hubertas Zaluba lieliski startā, pirmais aplis līdera pozīcijas. Šajā 6 minūšu braucienā 2. vietā Emīls Malkalns ar 70. numuru un 3. vietā, tūlīt paskatīsimies, tikai tagad 3. vieta. Un mēs piefiksējam Miķelis Brants, 12 sekundes aiz līdera, 193. numurs un Miķelim Brantam 3. vietā 20 punkti. Varētu būt arī pietiekami daudz, lai viņš izcīnītu bronzu kopvērtējumā. 4 posmu kopvērtējumā. Mazais sportists no motokluba Alpe, no tālās Ziemeļvidzemes, no mazpilsētiņas, kur ir lieliskā mototrase, kur notiks jau šogad 53. vai 54. Vaidavas kausa izcīņa. Leģendārs motokross, kas noteikti jāieraksta Guinness rekordu grāmatā. Un lūk, šī mazā pilsētiņa mums ir atsūtījusi kandidātu uz bronzas godalgu šajā rūķu klasē 4 posmu summā. Par 1. 2. vietu cīnās pašlaik Hubertas Zaluba un Emīls Malkalns. Šādi braucot pretī posmā uzvarēja brauc Hubertas Zaluba ar 4. numuru, 2. vietā Emīls Malkalns, 70. numurs, bet šī 2. vieta dod, protams, uzvaru kopvērtējumā Latvijas čempionu titulu mazajā rūķu klasē Emīlam Malkalnām, jo viņa pārsvars pār Hubertu ir 20 punkti, 20 punktu pārsvars. 3. vietā Miķelis Brants, 193. numurs. Un tur sīvā cīņā ar Eriku Bērziņu. Eriks Bērziņš viņam ļoti minimāli zaudē, tikai 1 sekundi, nepilnu 1 sekundi zaudē Eriks Bērziņš, 22. numurs. Jā, tā ir cīņa šodien par goda piedestāla 3. pakāpienu 3 braucienu summā. Cienījamie klātesošie, ziema vēl tomēr laukā ir, arī hallē mums ir daudz siltāks nekā laukā mums Zemgales pusē, bet organizatori parūpējušies par karstiem dzērieniem. Šeit ir gan karstā upeņu sula, ja? Jā, karstā upeņu sula un karstvīns. Kungi, ieklausieties, kurī nosaluši deguni. Karstvīnu var dabūt glāzītes šeit. Lūk, te ir arī atnācis pats Jānis Vinters pie šī galdiņa, kur ir karstvīns, kur ir arī karstā upeņu sula. Un nekautrējieties, sasildieties. Un Jānis Vinters pats rādā priekšzīmi, kā to var izdarīt, ka tur ir glāzītes. Garšīgs, ja Jāni, ļoti garšīgs. Vau, viņš saka, pamēģiniet paši, ko es te pa mikrofonu daudz stāstīšu. Tā kā lūdzu visi fani, visi klātesošie, arī tur treneri un mehāniķi var nākt nobaudīt šo karstvīnu vai karsto upiņu sulu. Tikmēr puikas cīnās trasē, bērni cīnās trasē, Hubertas Zaluba notur līdera pozīcijas no Utenas Racing School no Lietuvas ar 2,5 sekundžu, 3 sekundžu pārsvaru par Emīlu Malkalnu. Brauc pretī uzvarēja šīs dienas 3 braucienu summai.
Hubertas Zaluba, bet lielajām kopvērtējumām uzvarēja pretī braucēju Emīls Malkalns ar 70. numuru. Tā kā lūk, tāda situācija šeit veidojas šajā mazajā rūķu klasē. Jā, jo Emīlam Malkalnam pārsvars 20 punkti. Pirms pēdējā braucienā tā ir droša situācija līdera pozīcijās. Galvenais tagad ir finišēt un iegūt punktus par šo pēdējo braucienu 2026. gada sezonā. 6 minūtes ir pagājušās, tūliņ bērniem tiks parādīts pēdējais aplis, finiša aplis. Un par 3. vietu joprojām cīnās šodien 3 braucienu summā. Gan Miķelis Brants, gan Ēriks Bērziņš. Jā, Miķelis Brants notur sev tik ļoti vajadzīgo 3. vietu. Turpat aiz viņa arī ir Ēriks Bērziņš ar 22. numuru. Nu, izskatās tā, kurš finišēs 3. vietā šajā braucienā. Tām arī būs goda piedestāla 3. pakāpiens 3 braucienu summā. Tad jau redzēsim finišā aplīdodas līderu duets Hubertas Zaluba, Lietuva no Utenas Racing School un Emīls Malkalns. Emīls Malkalns ar 70. numuru. Vēl viens aplis līdz Latvijas čempiona titulam 2026. gadā mazajā rūķu klasē. Vai viņš nākamajā gadā vēl brauks rūķu klasē? Nu, pagaidām es to nevaru apgalvot, bet lūk, lielā diena tuvojas 21. februāris pirmajam Latvijas čempionām, kad ir veikti visi 12 braucieni. Un tieši tas ir mazajā rūķu klasē Emīls Malkalns, bet viņam vēl ir jāfinišē. Viņš vēl nav finišējis. Tā kā gaidām finišu un kādu cīņu par 3. 4. vietu braucienā. Nu, izskatās, ka Ēriks ir mans vārda brālis, ir pārņēmis 3. pozīciju, izvirzījies 3. vietā. Jā, 22. numurs tagad ir 3. vietā. Miķelīts ir zaudējis 3. pozīciju. Un līdz ar to pretī 3. vietai šodien 3 braucienu summā traucās tagad Ēriks Bērziņš. 4. vietā Miķelis Brants no motokluba Ape. Un timēr Hubertas Zaluba. Hubertas Zaluba izcīna uzvaru finišē. Aplaudējām 1. vietā un punktu ziņā viņš apsteidz par 3 punktiem Emīlu Malkalnu, kurš finišēja 2. vietā ar 22 punktiem. Nu, 3. 4. vietā. Vēl mums nav atrisināta 3. 4. vietā. Jā, Miķelis Brants finišēs 3. vietā. Nu, es tā ātri pareiķināju punktus. Nu, man vienmēr tā interesē pašam pareiķināt, kā tas lielais kopvērtējums veidojas. 3. 4. vietā 18 punkti. Un tas varētu būt par 2 punktiem vairāk nekā Armīnam Bražģijus, kurš šodien nestartēja mums sacensībās. Un tā uzmanību finišām. Tomēr Miķelis Brants. Miķelis Brants izcīna 3. vietu. Viņam līdz ar to šodien arī goda piedestāls viņam ir. 3 braucienu summā. 4. vietā Ēriks Bērziņš. Un 5. vietā Alfreds Lazdiņš finišēja ar 2. numuru. Jā, nu mans neoficiālais lielais vērtējums ir Emīls Malkalns, Hubertas Zaluba un Miķelis Brants. 20 punkti viņam, un līdz ar to viņam pietiekami daudz punkti, lai apsteigtu Armīnu Bražģijusu, kurš nestartējot šodien sacensībās, izskatās, ka ir izcīnījis 4. vietu 4 posmu summā.
50-niekiem. Varētu teikt, ka sāk no nulles. Vienāds punktu skaits ir gan Artjomam Vasiljevam, gan igauņu puikām Oskaram Luigam. Un starts. Jā, šoreiz atkal startā ļoti ātrs ir Tomas Jaunžēkers. Tomas Jaunžēkers tūlītais viņa Artjoms Vasiljevs. Un kā trešais aizbrauc Oskars Luiga. 7 minūšu brauciens, un tā ir pamatīga cīņa ne tikai par uzvaru šodien 3 braucienu summā, bet arī par uzvaru lielajā kopvērtējumā. Jā, vienāds punktu skaits ir Oskaram Luigam un vienāds punktu skaits ar Artjomu Vasiljevu. Kurš būs ātrāks braucienā, neatkarīgi no izcīnītās vietas. Tas arī kļūs par Latvijas čempionu šajā 50 kubikcentimetru klasē. Jo pārējie puikas nav tik daudz punktu sakrājuši, lai varētu iejaukties cīņā par 1. un 2. vietu par zelta un sudrabu 2026. gada sezonā. Tieši starp šiem diviem braucējiem izšķirsies arī uzvarētājs šajā 50 kubikcentimetru klasē. Pirmais aplis veiksmīgāks Artjomam Vasiljevam no Austrumu Zibens. Oskars Luigai 2. vietā ar 900. numuru. Un 3. vietā Tomas Jaunžēkers ar 76. numuru 3. vietā no Moto AZ motoklubā, bet 4. vietā Dominika Ojasālu no KTL Racing ar 818. Un 5. vietā aizbrauc trasē nākamajā aplī Reinis Redovičs no VV Moto Racing Team ar 215. numuru savā starpā. Kā jau to gaidījām, sīvi mačojas 1 sekundžu starpībā. Šoreiz par labu Artjomam Vasiljevam. Viņš 2 reizes šodien 2. vietā. Tagad viņš ir līderis braucienā. Un šī vieta dod viņam uzvaru Latvijas čempionātā kopvērtējumā. Attiecīgi Artjoms Vasiljevs notur līdera pozīcijās. Oskars Luiga 2. vietā 900. numurs. Un jau tādu gabalu aiz līderu dueta 9 sekundžu attālumā. Stabili 3. vietai precīzi. Ar 20 punktiem brauc Tomas Jaunžēkers no Moto AZ motoklubā ar 76. numuru, kur 4. vietā pakāpies ir Dominika Ojasālu ar 818. no Igaunijas no KTL Racing motoklubā. Bet līderi savā starpā mačojās. Turpina mačoties savā starpā līderi. Vai nu Latvijas čempions Artjoms Vasiljevs vai nu Oskars Luiga. Citi varianti vairāk nav mums šajā 50 kubikcentimetru klasē. Jā, šajā bērnu vecumā, protams, arī tā psiholoģiskā spriedze. Nu, ir jau gan viena, gan otra komanda vecāki paskaitījuši punktus, gan viņi ļoti labi zina, gan Artjoms, gan Oskars, ko nozīmē šis pēdējais brauciens, 12. brauciens viņiem abiem diviem, un kāds būs iznākums, kāds būs vietu sadalījums. Izskatās, ka Oskars Luiga veic uzbrukumu līderim Artjomam Vasiljevam un pārņem vadību braucienā. Sarkanā ķiverīte, un tās ir līdera pozīcijas. Kā 2 minūtes 20 sekundes paliek līdz braucienā beigām.
Oskars Luige ir līderis, atkaro viņš pirmo vietu šajā trešajā braucienā. Dramatiski pirmā braucienā finišs, un tagad trešajā braucienā viņš izvirzās vadībā, apsteidz savu sīvāko konkurentu Artjomu Vasiljevu. Un viņa pārsvars ir, protams, minimāls, tikai pussekundžu starpība starp pirmo un otro vietu, un cīņa absolūti vēl nav galā. Ātrākais apļa laiks arī Oskaram Luigem ar 900. numuru, un stabili trešajā pozīcijā kārtējā aplē aizbrauc Tomas Jaunžēkers ar 76. numuru no Moto AZM motoklubā. Mūsu uzmanība pievērsta līderu duetam. Tā ir cīņa par zeltu kopvērtējumā, un kā ēna līderim seko Artjoms Vasiljevs no Austrumu Zibens. Apdzinis viņš ir Artjoma Oskars, bet prom īsti netiek. Vienādā tempā, vienādā ritmā aizvada abi divi braucienu, un izskatās, ka divi apļi līdz braucienā beigām. Jā, šāda spriedzē jāiztur abiem diviem ir iekšmalu paņem katram gadījumā, paņem iekšmalu Oskars Luige, tikmēr pārmalu lielākā tempu uzņem Artjoms Vasiljevs visai slidenā virāža. Starta taisnēs galā, tramplīnu kaskāde garajā taisnē, un lieliskais duets turpina cīņu par uzvaru Latvijas čempionātā 2026. gadā. Jā, nu interesanti. Kā beigsies šī divkauja starp šiem braucējiem, kurš kārs kaklā zelta medaļu, kurš būs otrajā vietā, to visu mēs redzēsim finišā un arī apbalvošanā. Pašlaik mazliet plusā ir Oskars Luige ar pussekundžu pārsvaru pār Artjomu Vasiljevu. Tuvojas finiša aplis, un līderu māja notikusi. Atrada spraudziņu, kur pabraukt garām līderiem Artjoms Vasiljevs, un atkal iekšmalu mēģina izmantot Oskars Luige. Neizdevās īsti tas viņām, un tagad iekšmala. Ko tuvu viens otram, un finiša aplī kā līderis, nu kurš dodas iekšmalu, tagad paņem Artjoms Vasiljevs. Un mēģinās pārmalu izfrēzēt Oskars Luige. Notur, jā, viņš šo slidenu ārmalu, bet tomēr priekšā ar pussekundžu pārsvaroja Artjoms Vasiljevs. Un tas ir finiša aplis. Vairāk nebūs apļi 2026. gada sezonā. Trasēs pirmais sektors ir beidzies, pārbrauc viņa vidējā sektorā. Oskars Luige noteikti iet pa visu banku, jo vairāk tiešām nav ko zaudēt. Viņš bija līderis, zaudējis līdera pozīcijas, un tagad trases vidējā sektorā viņa mīļākajā virāžā neizdevās Oskaram atkarot līdera pozīcijas, un no jau trases pēdējais sektors. Virāža pirms finiša. Artjoms līderis. Wow! Oskars Luige uzvar. Kādu manevru augstasinīgi paveic šajā bērnu vecumā. Oskars Luige fantastiski un izrauj uzvaru. Atkal ar 500 starpību pār Artjomu Vasiljevu. Nu ko, lielajā motokrosā mēs šādus finišus vienā klasē, vienā dienā neredzam. Tādu mums izrādīja Lūks sarīkoja pēdējā braucienā 50-nieki no cepuri no šiem mazajiem zēniem. Šāda cīņa trasē, tik augstasinīgi visu izdomāt līdz pēdējai virāžai, kur atvēra iekšmalu. Artjoms Vasiljevs gribēja ar lielāko ātrumu pārmalu braukt pāri finiša līnijai, bet ļoti meistarīgi sabremzēja iekšmalā un tūlīt arī gāzi iedeva grīdā. Oskars Luige izcīna uzvaru. Nu, tātad, jā, šodien viņam arī uzvara ir 3 braucienu summā, līdz ar to
Un pēc maniem neoficiāliem matemātiskiem aprēķiniem viņam ir arī uzvara Latvijas čempionātā 50 kubikcentimetru klasē. Nu, tur jāpaskatās trešo vietu, kas ir izcīnījusi 50-niekiem. Nu, Dominiku Ojasālu, kurš finišēja šodien 4. vietā, punkti viņam pietiek. Nu, šodien priekš godā piedestālā pietrūka, jo trešo vietu 3 braucienu summā izcīnā Tomas Jaunžēkers, bet kopvērtējumā izskatās, ka Dominika Ojasālu saņems bronzas godalgu 50 kubikcentimetru klasē. Nu, ļoti interesants brauciens ar fantastisku finišu, ko mums nodemonstrēja augstasinīgais Oskars Luiga no Igaunijas. Jā, nu izskatās, ka trešo startu izceļ Azolas Sungaila no Lietuvas. Turpat bija arī Roberts Vinters, bet tas bija starta taisnais gals virāža. Lietuvītiem izdevās mazliet ātrāks būt pie šīs nosacītās baltās līnijas, kur mēs pirmajā braucienā fiksējām starta karalīti šajā 65 kubikcentimetru klasē. Bet trešajā braucienā neapbalvojam starta karalī, līdz ar to tikai tā intereses pēc pavērojam, kurš pirmais šķērsos šo balto līniju. Bet tagad jau līderu pozīcijās jau ir Roberts Vinters, kurš jau ir Latvijas čempions, jau nodrošinājis ar saviem punktiem. Startojot jau no pirmā posmā līderu grupās, finišējot Roberts Vinters. Neatkarīgi no pēdējā brauciena rezultātu zelta medaļu viņš jau ir izcīnījis Latvijas vēsturiskajā pirmajā iekštelpu čempionātā 2026. gadā. Nu, vēl viņam jāpacīnās ir par uzvaru 3 braucienu summā. Šīs dienas posmā Roberts Vinters ir priekšā savam sīvākajam konkurentam Damiram Haiminam par 2,4 sekundēm. Un Rauls Saldābols trešajā vietā 390 numuru no motokluba Aloja ar 390 numuru. Jā, nu Rauls Saldābols pēc šī brauciena varētu kļūt arī par bronzas laureātu šajā 75 kubicēnu klasē. Pašlaik viņam ir -2 punkti attiecībā pret Danielu Koklovu, kurš šodien nestartē, bet viņam ir 3. vieta pašlaik ar Alfam Saldābolam, un līdz ar to tie jau 20 punkti ir kopvērtējumam. Otrais aplis un jau 3,7 sekundžu pārsvars ir Robertam Vinteram pār Damiru Haiminu no motokluba Austrumu Zibens. Un 3. vietu notur motoklubs Aloja un Rauls Saldābols. Pirmajos 2 braucienos Rauls Saldābols ir izcīnījis 390. numurs, 2 4. vietas. Kopā viņam 36 punkti. Un jāskatās, kādā vietā būs Azolas Sungaila. Viņam 2 3. vietas, tā kā 2 braucienu summā pašlaik ir 6 punktu pārsvars lietuvietim pār Raufu Saldābolu. No lielajā kopvērtējumā lietuvietis Azolas Sungaila nespēlē nekādu lomu.
kā konkurents Ralfam Saldābolam, jo viņš nav startējis mums otrajā posmā. Līdz ar to punkti nav par otro posmu, un viņš tikai var Aziolas un Gaila šodien pacīnīties par vietu uz goda piedestālu noslēdzošajā posmā 21. februārī Latvijas iekštelpu čempionātā, ko viņš arī pašlaik dara ar 4. vietu braucienā. 507. numurs, jo pirmajā braucienā viņam bija 2. vieta, otrajā braucienā 3. vieta, jau 42 punkti ir 507. numuram, kamēr Ralfam Saldābolam ir 2 4. vietas un 36 punkti. Tāds vietu sadalījums ir pēc 2 braucieniem, un tagad 3. braucienā jau Roberts Vinters. Jau turpat 5 sekundes ir priekšā Damiram Haiminam ar 23. numuru no Austrumu Zibens. Un visai droši un pārliecinoši brauc pretī uzvarai arī 3. braucienā. Robčiks savā mājas trasē šeit. Māsa Robertam ļoti uzmanīgi skatās, kā viņš veids trasi. Tur abus īkšķus par Robčiku, jo ļoti labi saprot, ka Robčiks brauc šodien pretī gan Latvijas čempionāta titulam, gan arī šīs dienas uzvarētāju, posma uzvarētāju goda piedestāla augstākajām pakāpienām. Pati māsa Sāra šodien veidos sev gan Latvijas čempionāta sudraba goda algu, gan arī pacīnīsies vēl ar Patrīciju Bērziņu par goda piedestāla pakāpieniem dāmu konkurencē pēdējā posmā. Viņai vēl viss priekšā, bet pašlaik viņa ļoti uzmanīgi seko līdzi Robčikam. Un gan jau mājās abi divi pārunās, ko Robčiks kādas ziepes ir sastrādājis, ko māsa būs redzējusi. Bet pagaidām izskatās, ka viņš nekādas ziepes nevēra tur trasē. Visi kārtībā, perfekti kontrolē situāciju trasē. Katra aplī palielina atstarpī ar tuvāko sekotāju Damiru Haiminu. Un jau ir vairāk kā 7 sekundes starpībā ar 23. numuru, kurš ir 2. vietā, 2 minūtes plus 1 aplis līdz brauciena beigām. Bez kļūdām varētu teikt, aizvedā sacensībās Roberts Vinters ar 183. numuru un 8, ne tikai 7, bet 8 sekundes viņam zaudēja jau Damirs Haimins ar 23. numuru. Azotas un Gaila ir pakāpies uz 3. vietu. Lūkāts šeit pavērsiens 507. numurs. 3. vietā Žemaitijā un Ralfs Saldābols atkāpies uz 5. vietu. Šeit punktos jāpaskatās, vai 5. vietā Ralfam Saldābolam dos viņam arī 3. vietu kopvērtējumā. 5. vietā arī vēl pietiekami daudz punktu ir, lai viņš izcīnītu 3. vietu kopvērtējumā un saņemtu bronzas godalgu 65 kubikcentimetru klasē. Bet brauciens nav galā, vēl brauciens nav galā. Vismaz vēl 3 apli izskatās līdz brauciena beigām. Roberts Vinters notur ļoti pārliecinoši līdera pozīcijas, 183. numurs, 2. vietā Damirs Haimins ar 23. numuru. Un kā tur tālāk šie zēni līdz 12 gadu vecumām sadala pozīcijās trasē. Ļoti vērtīgā pozīcijā ir lietuvietis Azolas Sungailam. Brauc pretī 3. vietai šodien. 3 braucienu summā. 507. numurs un vajadzīgo pat uz 4. vietu pakāpjas. Ralfs Saldābols atkaro 1 vietu. Un pakāpjas 4. vietā, tie ir 18 punkti kopvērtējumā, ar tiem jau pilnīgi pietiek. Pēc manas, kā teikt, neoficiālās matemātikas, lai varētu izcīnīt 4 posmu seriālā Latvijas čempionāta iekštelpu motokrosā 3. vietu vai bronzas godalgu.
Divi apli līdz brauciena beigām. Rauls Saldābols ir 4. vietā, un tie ir 18 punkti Ralfam Saldābolam. No motokluba Aloja par 4. vietu, un tikmēr jau finišu aplim tojas Robčiks. Roberts Vinters savā mājas trasē aizbrauc finiša aplī. 1 aplis līdz uzvarai 3 braucienu summā. Un uzvarējis viņš jau ir Latvijas čempionātā. Punkti jau pietika viņā pirms pēdējā braucienā, lai kļūtu jau šajā 2026. gadā kļūtu par Latvijas čempionu 65 kubikcentimetru klasē iekštelpu motokrosē. Protams, priekšā ir garā sezona ar Latvijas čempionātiem, ar nacionālo kausa izcīņu, ar Latvijas kausa izcīņu, startiem Lietuvā, Igaunijā un tā tālāk. Tas viss vēl mums nākotnē. Bet šodien ir šī svētku diena, pēdējais posms Latvijas iekštelpu čempionātā, un tūlīt arī gaidām mēs finiša uzvarētāju 75 kubikcentimetru klasē. Un suminām uzvarētāja Latvijas čempions Roberts Vinters finišē 1. vietā, un līdz ar to viņš ir gan posma uzvarētājs, gan Latvijas čempions. Damirs Kaimins ir 2. vietu. Tā ir 2. vieta viņam gan šodien 3 braucienu summām, gan arī 2. vietā Latvijas čempionātā 2026. gadā. Un 3. vietā tojas lietuvietis Azeolas Sungailā. Viņam lielisks startis šodien, 72 punkti, un līdz ar to viņam 3. vietā 3 braucienu summā. Un tagad vēl finišā ir, tuvojas finišam arī Ralfs Saldābols 18 punkti. Kopā viņam 54 punkti, un tā ātri šeit pareiķināju, kā ar 54 punktiem viņam varētu pietikt arī bronzas godalgai 65 kubikcentimetru klasē 2026. gada iekštelpu motokrosa seriālā. Ļoti interesants brauciens nākamais. 85 kubikcentimetru klase, kur mačosies gan Luis Junzis, gan Agnis Alksnis. Abiem diviem ir 47 punkti pēc pirmajiem 2 braucieniem. No lielajā kopvērtējumā plus 15 punkti ir Agnim Alksnim, bet nekas vēl nav beidzies ne Latvijas čempionātā kopvērtējumā, ne 3 braucienu summā. Šodien 21. februārī Speedzones arēna. Un atkal lielisks starts Luisam Junzim. Luis Junzis izceļ starta 2. vietā Jurģis Kosovičs un 3. vietā Agnis Alksnis. Iepriekšējā dramatiskā brauciena uzvarētājs Agnis Alksnis tikai 3. pozīcijā. Luis Junzis pēc lieliskā starta mūk projām. Luis Junzis pārstāv MX Bauska motoklubu. 91. numurs, jāsajūt, ka tagad ir līdera pozīcijās, un tas ir jāizmanto, jāmēģina palielināt atstarpi ar konkurentiem. Jau uz 2. vietu tomēr virāžā apsteidza Jurģi Kosoviču Agnis Alksnis, un jau 2. pozīcijā ir. Un jau 2. pozīcijā ir Agnis Alksnis ar 151. numuru no Viking Trial, bet 3. vietā Jurģis Kosovičs no VV Motor Racing Team. Jurģis Kosovičs jau ir principā nodrošinājis bronzu arī kopvērtējumā, un pakāpties uz 2. vietu viņam arī nekādi neizdosies, lai cik labi viņš nobrauktu šo pēdējo braucienu. Tā kā par uzvaru gan 3 braucienu summā, gan arī vēl runa par lielo kopvērtējumu, lai arī ir plus 15 punkti. Ļoti tuvu uzvarai ir Agnis Alksnis.
šajā Latvijas čempionātā 2026. gadā iekštelpu motokrosā, bet kuru reizi jau šodien sakām, ka cipari ir bezskaislīgi, matemātika ir vienkārša, un ja par uzvarēja 25 punkti, un tehniskajā sporta veidā visādas ķibeles var būt, tā kā 15 punkti ir pārsvars, bet tā vēl nav uzvara Latvijas čempionātā. Turpinājums ar kārtējo apli, divi izteikti līderi jau veidojas mums. Jurģis Kosovičs sāk atpalikt no šī dueļa. Luis Junzis, Agnis Auksnis un Jurģis Kosovičs no VV Moto Racing Team, kur 4. vietā Vakaris Degutis no Žemaitijas, no Lietuvas ar 217, bet 5. vietā Jurģis Jauniņš no Saldus motoklubā ar 216. numuru. Pietuvojies ir līderiem Agnis Auksnis. Iepriekšējā aplī bija 1 sekundžu starpībā, un tagad lūk jau uz aizmugurējā rata turpat aiz Luisa sēž Agnis ar 151. numuru. Trases vidējais sektors pāriet trases pēdējā sektorā. Jā, Luis Junzis notur līdera pozīcijas, 5 minūtes vēl līdz brauciena beigām, plus 1 aplis. Abi divi izvēlas garo taisni pa ārējo trajektoriju, tur arī ir trase veidota iekšējā trajektorija. Un šajā aplī arī līdera pozīcijās ir Luis Junzis. Nu šoreiz ārmalā viņam palīdzēja, nekļūdījās viņš ārmalā ar lielu ātrumu, veicot finiša šo virāžu, lai arī centās pa iekšmalu. Agnis Auksnis apsteig šajā finiša pagriezienā. Neizdevās, jo Luis Junzis labi kontrolēja izeju no virāžas ar savu ātrumu un paturēja līdera pozīcijas. Ļoti daudz tehniski elementi. Un tramplīna, kāda lēciena divkupra tramplīna. Vau, ko izdarīja Agnis Auksnis lidojumā. Palidoja garām Luisam Junzim, kurš noteikti nebija gatavs, ka šajā brīdī Agnis viņu apsteigs, un tagad jau līdera pozīcijās ir 151. numurs. Agnis Auksnis no Viking Trial, Luis Junzis no viņa atpaliek apmēram pussekundi, 7/10, un lūk līderu maiņā ir notikusi, ka 4 minūtes 1 aplis līdz brauciena beigām, bet Luis Junzis neatkāpjas. Protams, viņš turpinās cīņu, turpinās ķert rokā līderi Agni Auksni ar 151. numuru, un šī starpība ir pussekunde, nevis 7/10, bet 5/10 par 1. un 2. vietu, 151. un 91. numurs. Turpina priecēt, uzkarsēt fanus šeit trases malā. Jā, arī komandas pārstāvji šeit trases malā ir ar adrenalīnu pilni pārņemti, seko līdzi šo divu jauniešu divkaujai 85 kubicentru klasē, kur cīņa ir par uzvaru šodien 3 braucienu summā. Šādi braucot, protams, par čempionu kļūst Agnis Auksnis, jo viņam ir 15 punktu pārsvars pār Luisu Junzi, bet uz likmes ir likts šodienas goda pjedestāls 3 braucienu summā. Arī šajā aplī līdera pozīcijas notur Agnis Auksnis no Viking Trial, 2. vietā Luis Junzis no Eviks Bauska ar 91. numuru, un 3. vietā visai patālu aiz līdera dueta joprojām Jurģis Kosovičs no VV Moto Racing Team ar 177. numuru, un 4. vietu notur lietuvietis Vakaris Degutis ar 217. numuru. Raceratā virāžā burtiski gandrīz vai aizķerot aizmugurējo riteni. Luis Junzis veids kārtējo virāžu, un šī starpība ir tiešām pussekundē joprojām. Jā, pirms 2 apļiem atrada vietu ļoti riskanti, un lēcienu lielajā tramplīnā veids Agnis Auksnis, kas vainagojas ar to, ka viņš izvirzījās līderā pozīcijās, un tagad lūk minūti 50, plus 1 aplis līdz braucienam beigām. Starpe nepalielinās, kā tas bija apli, 2 apļus atpakaļ, tā joprojām. Luis Junzis uzmanīgi seko līdzi trajektorijām, špūrītēm, par ko brauc Agnis Auksnis. Mēģina saprast, kur varbūt ir viņa tāda vājākā vieta, ko varētu izmantot
pēdējos apļos un izskatās, ka cik varētu būt, ieskaitot šo apli, 3 apļi līdz brauciena beigām. Šajā ļoti izšķirošajā braucienā par uzvaru. Šodien 3 braucienu summā. Dzeltenais karogs plī otrās, to jārēķinās ir līderiem. Nedrīkst tramplīnā lēkt. Tiesnešu žests ir jāievēro visiem braucējiem, vai tu esi līderis, vai tu esi kādā tur 5. vai pēdējā vietā. Tas ir pēc noteikumiem, un tikmēr, jā, 2 apļi līdz brauciena beigām. Starpība joprojām pussekundžu starpība, un tā kā mazliet palielinājusies ir starpība līdz 9 desmitaļām. 9 desmitaļu pārsvars tagad ir Agnim Augsnim pār Luisu Jonzi, aizbraucot finiša apļos, 2 apļi līdz brauciena beigām. Un tas nav daudz, un tur redzes lokā visu laiku Luis Jonzis līderi Agni Augsni no Viking Trial. Abi divi viens otru labi pazīst. Visos posmos viņi savā starpā ir mačojošies. Šeit Speedzones arēnā pirmajā posmā šiem lieliskajiem trīniekam pa priekšu brauca Artūrs Vinters, kurš arī pirmajā posmā satraumējās un atgriezīsies tikai klasiskajā motokrosā, kad sezonā būs sākusies, bet turpinājums lūdzu 2., 3. un 4. posmā ir šo 2 izcilo braucēju šajā sezonā divkauja par uzvaru gan posmā, gan arī lielajā kopvērtējumā. Finiša aplī dodas līderis Agnis Augsnis un Luisi Jonzis no MX Bauska. Starpība 1,2 sekundes aizbraucot finišu aplī starp šiem 2 braucējiem, un 3. vietā ļoti pārliecinoši 3. vietā Jurģis Kosovičs ar 177. numuru, kam šodien 3. vieta, un arī kopvērtējumā bronzas godalga 2026. gada sezonā. Bet tagad vidējais sektors, līderi, tuvojas pēdējām sektorām. Joprojām apmēram sekundes pārsvars ir Agnim Augsnim. 151. numurām, kā viņam izdevās tramplīnā apsteigt Luisu Jonzi. Tā viņš notur līdera pozīcijās līdz finišam. Pēdējais viltīgais finiša pagrieziens ir finišējis gan šīs dienas uzvarētājs, gan arī Latvijas čempions 85 klasē iekštelpu motokrosā 2026. gadā ar 3 punktu pārsvaru par savu sīvāko konkurentu Luisu Jonzi no MX Bauska motokluba. Un 3. vietā ar 70 punktiem šodien Jurģis Kosovičs no VB Motor Racing Team. Tāds lielais trīnieks ir arī kopvērtējumā, tā kā jau Agnis var saņemt apsveikumus kā Latvijas čempions. Pirms pēdējā braucienā bija 15 punktu pārsvars, tas vēl negarantēja čempiona titulu, bet tagad darbiņš ir izdarīts un jau var saņemt apsveikumus, dot intervijas un dot autogrāfus un tā tālāk, saņemt bučas no karstajām fanēm. Darbiņš ir izdarīts. Turpinājums ar 125 divtakteriem. 125 divtakteri un šeit, Ingus Supe pašlaik ir 2 braucienu līderis šodienas posmā, bet kopvērtējumā viņš 24 punktus zaudē Hugo Henriksonam. 24 punkti, tas vēl nedod Hugo Henriksonam čempiona titulu. Jā, šī matemātika tiešām ir interesanta, jo pa uzvaru ir 25 punktu, bet viņa pārsvars, Hugo pārsvars par Ingusu ir 24 punkti. Pirms šī pēdējā braucienā 2026. gada sezonā. Un brauciens ir sācies, brauciena ilgums ir 8 minūtes plus 1 aplis. Un lieliski startā atkal ir Ingus Supe no Moto Vidzemes.
Izdodas viņam izcelt startu, sīvākais konkurents Hugo Hendriksons 2. vietā. Nu, redzēsim, kā būs turpinājums. Punktu ziņā lielāks pārsvars šodienas posmā ir Ingusam Supem. Viņam ir 50 punkti un Hugo Hendriksonam ir 44. Tātad plus 6 šīs dienas posmā. Mēs vērtējām 3 braucienu rezultātus. Līdz pēdējām posmām Hugo Hendriksons nepazina zaudējumu rūgtumu. Viņš visos 9 braucienos bija uzvarējis, bet šodien pirmo reizi viņš 2 reizes finišēja 2. vietā. 953. numurs un arī 2. vietā viņš tagad ir šajā braucienā. Zaudējot pussekundi Ingusam, kurš ir līderis, un 3. vietā Martīnas Jasjunas no Agatas motokluba ar 785. numuru. Ignāls Benjussis ar 80. numuru, kurš gatavojas kopvērtējumā kāpt uz godā pjedestāla 3. pakāpienā, ir pietiekami labā vietā, 5. vietā. Tie punkti viņam nodrošina arī 3. vietu un bronzas godalgu šajā 125 divtakteru konkurencē lietuviešu sportistam junioram. Tā kā Ignam Benjussim ir jāfinišē sešniekā, tad viņš noteikti saņems bronzas. Ātrākais apļa laiks ir līderim Ingusam Supem, 1 minūte, 1 sekunde un 4 desmitaļas. Hugo Hendriksons viņam ātrākajā aplī ir zaudējis 8 desmitaļas. Pat mazāk, apmēram 7-8 desmitaļas viena apļa garumā. Jā, Ingus Supe šodien lieliski sapraties ar trasi. Labā sportiskā formā ieradies uz pēdējo posmu Latvijas iekštelpu čempionātā. Un arī šajā braucienā notur līdera pozīcijas un palielina atstarpi ar Hugo Hendriksonu. Jau līdz turpat 3 sekundēm, 2,7 sekundžu starpība starp 1. un 2. vietu. Un 3. vietā Martīnas Jasjunas 5 sekundes aiza līderā 785. numuru. Martīnas Jasjunas pirmajā posmā nestartēja. Tas viņam arī liedz, izskatās, ka tas viņam tiešām liedz izcīnīt bronzas godalgu kopvērtējumā, jo viņa tautietis Ignāls Benjussis startēja gan 1., gan 2., gan 3. posmā, ir tagad arī 4. posmā, un viņam ir pietiekami daudz punkti, lai šodien izcīnītu bronzas godalgu 80. numurs. Viņš pat nav pirmajā sešniekā. Ignāls Benjussis ir atkāpies pat uz 7. vietu, 14 punkti pa 7. vietu. Pienākas braucienā un redzēsim, kļūdījies ir kaut kur Ignāls Benjussis ar 80. numuru. Pagaidām viņam ir 14 punkti priekš lielā kopvērtējumā. Redzēsim, kāds būs turpinājums. Tikmēr Martīnas Jasjunas nekļūdīgi aizvada kārtējo apli, atrodas 3. pozīcijā. Un gribu piefiksēt, vai šajā aplī mēs redzam arī Ignāls Benjussis atkal ir 6. vietā. Tie 15 punkti kopvērtējumā. Žemaitijas motoklubs turpina cīņu. Pēc kļūdas trasē arī Ignāls Benjussis. Jau atkal ir pakāpies uz 6. vietu, 80. numurs, bet tikmēr Ingus Supe notur pārsvaru par Hugo Hendriksonu ar 2,7 sekundžu pārsvaru. Un 3. vietā Martīnas Jasjunas no Agatas motokluba 6 sekundžu.
Jau kārtējais aplis 125 divtakteriem un līdz 3 sekundēm ir uzaudzis pārsvars Ingusam Supem par Hugo Henriksonu. Hugo Henriksons ļoti droši brauc pretī Latvijas čempionam titulam 125 divtakteros junioru konkurencē, un Ingus Supe brauc pretī sudraba godalgai. Šādā situācijā, kādā paklājuši pat labani trasē, un Martīnas Jasijūnas 3. vietā brauc pretī 3. vietai šīs dienas posma goda piedestālam. Ignas Beniusis ar 6. vietu, jā, bronzā joprojām Ignas Beniusis no Lietuvas, lai arī 6. vietā 15 punkti viņam pietiek priekš bronzas godalgu 2026. gadā. Divi apļi līdz brauciena beigām. Ingus Supe, līderis Moto Vidzeme, un 2. vietā VB Moto Racing Team. 2,8 sekundes. Jā, bija 3 sekundžu starpība. Tagad apļa laiks ir mazliet par 3 desmitaļām labāks Hugo Henriksonam iepriekšējā aplī. Bet absolūti ātrākais apļa laiks joprojām ir Ingus Supe izpildījumā 1 minūte un 7 desmitaļas. 4. vietu notur Gustavs Ozols no Saldus bērnu jaunatnes centra, 641. numurs. Un attiecīgi 5. vietā Emīls Mikser-Apsevičs startē privāti ar 31. numuru. Aizbrauc pēdējos 2 apļos Ignas Beniusis, un jau finišu aplim tuvojas līderis Ingus Supe, Moto Vidzeme, un lūk finišu aplī dodas šodien absolūts līderis, uzvarētājs gan 1. gan 2. braucienā, līderis arī 3. braucienā ar 3,9 sekundžu pārsvaru pār Hugo Henriksonu, bet Hugo Henriksons brauc pretī zelta godalgai Latvijas čempionātā ieštāpu motokrosā 2026. gadā. 1 aplis līdz brauciena beigām 125 junioriem. Ko finišā? Finišā mēs gaidām 2 uzvarētājus. Gan šīs dienas uzvarētāju 3 braucienu summā, gan arī Latvijas čempionu 2026. gadā. Lūk, šīs dienas uzvarētājs, posma uzvarētājs, 3 braucienu summā. Ingus Supe finišē 1. vietā, ar ko ir apsveicām. Un finišē vēl viens uzvarētājs, Latvijas čempions Hugo Henriksons no VB Moto Racing Team. Tātad 2 uzvarētāji, viens aiz otra. Jā, kapsiņi uz goda piedestāla gan posmā, gan arī lielajā kopvērtējumā, tikai apgrieztā secībā lielajā kopvērtējumā. Martīnas Jasijūnas posmā 3. vietā, arī viņam goda piedestāls šodien par 3. vietu. Bet kopvērtējumā viņam pietrūka punkti, nestartējot 1. posmā. Tad nevar izcīnīt uz 1. trīnieku sezonas izskaņā, ja nav piedalījies vienā no posmiem. Un krīt starta barjera un ar savu 4 takteri arī šajā braucienā. Starta taisnīti izceļ Sāra Vintere no Jāņa Vintera mototīm.
Jā, pirmajā braucienā, kad fiksējām Holešotu, tad mazliet tomēr priekšā bija Patricija Bērziņa un izcēla starta karalienes titulu, bet pārējos divos braucienos starta tomēr ātrāka Sāra Vintere. Un vadībā pašlaik viņa ir, kur otrajā vietā jau ir šī gada Latvijas čempione jau dāmu konkurence iekštāpu motokrosā. Viennozīmīgi tā ir Patricija Bērziņa, pērnā gadā Latvijas čempione, Eiropas čempionātā dalībniece. Ļoti nopietna sezona šogad ir Patricijai Bērziņā ar startiem Eiropas čempionātā. 125 divtakteru konkurence starp dāmām, kur ir visai kupls dalībnieku skaits Eiropā un, protams, pie izdevības startēt arī Latvijā, Igaunijā un tā tālāk. Tā kā sezonai nopietni gatavojas Patricija Bērziņa, kurai labs sezonas sākums visos posmos iekštelpu motokrosā Speedzones arēnā viņa ir piedalījusies, un arī šodien, lūk, viņa jau iekrājusi jau 50 punktus ar pirmajiem diviem posmiem, bet uz doto brīdi viņa ir otrajā vietā, zaudējot pussekundi līderei Sārai Vinterei, kurai sev nodrošinājusi arī sudrabu godalgu Latvijas čempionātā, tā kā Vinteru ģimenei šodien ir lieli svētki. Brālis Robčiks, Roberts ir izcīnījis zelta medaļu, māsa Sāra ir jau sudraba godalgas īpašniece Latvijas čempionātā. Un varam teikt, ka Vinteru ģimene sezonu ir iesākusi ļoti veiksmīgi, kur tētis Jānis Vinters ir šo lielisko halli uzbūvējis, lai šajā ziemas spelgonī mēs varētu justies kā vasaras motokrosā. Nu, ir mazliet pavēsi hallē, bet salīdzinot to, kas notiek ārā, to salīdzināt nemaz nevar. Un iekšmalu mēģina, kā Patricija gribēja iekšmalu izmantot arī šo pašu finiša virāžu un apsteigt līderi Sāru Vinteri, bet šajā aplī tas neizdevās. Sāra pārmalu tomēr mazliet izbraucot šo virāžu pārmalu, bija ātrāka nekā Patricija, un trešajā vietā ir Estere Jāņkalna no 979 Buba Racing, kur ceturtajā vietā Aleksa Mauriņa. Starp viņām ir 4 punktu starpība par labu Aleksai Mauriņai pēc diviem braucieniem, un uz dotu brīdi Aleksai ceturtajā vietā ar 288. numuru. Uzbrukumu jau arī trases vidējā sektorā līderei veido Patricija Bērziņa. Patricija Bērziņa izvēlas šo taisnīti, iekšējo garo taisnīti un tramplīnu kaskādi veica lielāku ātrumu nekā Sāra, un līdz ar to izvirzās vadībā veicot 4. aplī. Jauna līdere trasē Patricija Bērziņa izvirzās vadībā ar 733. numuru, un otro vietu atkāpjas Sāra Vintere 1 sekundi tagad aiz Patricijas, ka 4 minūtes līdz brauciena beigām, un 3. vietu notur Estere Jāņkalna ar 147. numuru, bet 4. vietā Aleksa Mauriņa, un pagaidām visai daudz. Aleksa braucot ar savu 85-nieku mocīti zaudē 12 sekundes, pat 12 sekundes zaudē Estere Jāņkalnai. Bet skaitot kopā visus 3 braucienus, tomēr piedestāla 3. pakāpiens joprojām pienākas Aleksai Mauriņai, jo viņa ir 40 un 36 punkti. Jā, 2 punktu starpība starp 3. un 4. vietu, loģiski. Pretī 3. vietai arī 4. vietu brauc Aleksa Mauriņā ar 288. numuru. Patricija Bērziņa palielina atstarpi ar Sāru Vinteri līdz 2,5 sekundēm. Iepriekšējā aplī bija 1 sekundžu starpība, tagad 2,5 sekundžu starpība. Savai 12. uzvarai pretī iekštelpu motokrosā brauc Patricija Bērziņa. 11 uzvaras viņa jau ir izcīnējusi. Man liekas, tas ir absolūti labākais sniegums no visām motociklu klasēm šajā iekštelpu čempionātā 2026. gadā. Vēl pirms pēdējā posma bija ar 9 uzvarām, bija gan Hugo Hendriksons, gan arī Mairis Pumpurs. Bet tā kā Mairis Pumpurs dēļ traumas nestartēja mums Open klasē, tad, lūk, šī uzvaru sērija pārtrūka Mairim Pumpuram.
Hugo Hendriksons šodien 3 reizes 2. vietā finišēja. Un vienīgā sportiste, jāsaka, no visiem sportistiem, kuri startējuši šajos 12 braucienos ar 11 uzvarām, ir Patricija Bērziņa, 733. numurs. Sāra Vintere zaudēja 2,5 sekundes, joprojām 2,5 sekundes zaudēja Patricijai Bērziņai, kurai ir 2. vietā, un 3. vietā Estere Jāņkalna ar 147. numuru, un īpaši pagaidām netuvojas 3. vietai Aleksa Mauriņā ar 288. numuru. Jā, šajā braucienā sākumā ķibelīte bija Aleksai Mauriņai. Viņa ļoti labi arī saprot, ka ar šo 4. vietu viņa ir 3. vietā 2 braucienu summā. Jāfinišē 4. vietā, šie 18 punkti jāizcīna. Un tad ir godā pjedestālā 3. pakāpiens arī 4. posmā. Tāpat, kā iepriekšējā 3. posmā viņa izcīnīja 3. vietu un kāpa uz godā pjedestālā 3. pakāpienā. No 3 apļi. Pēc manas matemātikas un skatoties, cik minūtes un sekundes līdz brauciena beigām, 3 apļi līdz brauciena beigām. Pārsvars pieaudzis Patricijai līdz 4,2 sekundēm par Sāru Vinteri ar 712. numuru. Par 2 sekundēm iepriekšējā aplī ātrākai bijusi Patricija Bērziņa, 3. vietā Estere Jāņkalna notur 20 punktu pozīciju, 147. numurs no 979 Buba Racing Team. Un 4. vietā Aleksa Mauriņā ar 288. numuru no MX Saldus motokluba. Mazā sparīgā Spriganā kurzemniece brauc pretī bronzas goda algai 2026. gada sezonā dāmu konkurencē. Šajā sezonā mēs viņu redzēsim noteikti Latvijas dāmu čempionātā viennozīmīgi. Aleksu Mauriņu mēs redzēsim viņu arī noteikti ar jauniešiem kopā 85 kubikcentimetru klasē. Startēs viņa iespēju robežās arī Lietuvā sacensībās, jo Kurzemē Saldu, kur viņa dzīve no Lietuvas nav tālu. Tā kā arī nopietna sezona ir Aleksai Mauriņai, šai 12-gadīgai meitenei, kuru trasē mēs redzam ar 288. numuru un pagaidām ir 4. vietā. Vairs tikai 2 apļi. Un iekštelpu sezonā beigsies motokrosā arī dāmu konkurencē. Pusotrs aplis līdz šīs sezonas beigām, kur līdere ir Patricija Bērziņā, Dieriņu motoklubs ar jau 5,5 sekundžu pārsvaru par Sāru Vinteri no Jāņa Vinteru mototīm. Un tuvojas finiša aplis dāmu konkurencē. 733. numurs jau pāplē apsteidz Aleksu Mauriņu, tā vismaz izskatās. Jā, finiša aplī un viens aplis būs jābrauc arī Aleksai Mauriņai. Aleksai Mauriņai ar 288. numuru. Patricija Bērziņa viņu apsteigs, tad jau finišā. Tur pamačojās vēl virāžā, diezgan sparīgi virāžu veica Aleksa Mauriņā. Tā vienkārši nepalaida garām līderi Patriciju Bērziņu, bet visi atkal saliks pa plauktiņiem. Patricija apsteidza Aleksu Mauriņu un Sāra Vintere finiša aplī devās ar 6 sekundžu starpību līdz līderei Patricijai Bērziņai. Tātad finišā mēs sveicām ar aplausiem gan šīs dienas uzvarētāju 3 braucienu summā, gan arī Latvijas čempioni 2026. gadā iekštelpu motokrosā dāmu konkurencēm. Un 12 uzvaras 2026. gada iekštelpu motokrosa sacensībās.
Nu, es tā visu vēl tā perfekti neesmu izgājis cauris, bet atmiņā mani neviļ. Tad uz šo posmu bija tikai 3 sportisti ar 9 uzvarām visos posmos. Un tagad, lūk, Hugo Henrichsons šodien zaudēja Ingusam Supem, Mairis neatbrauca uz sacensībām dēļ traumas. Un tātad Patricija Bērziņā, tā ir laikam paliks šajā sezonā, ka vienīgā, kurai ir uzvarējusi visos 12 braucienos Latvijas iekštelpu čempionātā. Nu ko? Open klase. Dāvis Līvs būs atgriezies. 13. numurs. Labs jautājums. Izskatās, ka 3. vieta pie starta barjeras ir tukša. Ļoti žēl, protams. Vismaz manu augšas izskatās, ka nav 13. numurs pie starta barjeras. 5 sekundes līdz startam. 5 sekundes mazāk, 2 sekundes. 1 sekunde un krīt starta barjerā. Wow! Gundars Gaušis izceļ startu. Jā, kā brauciens, tā cits starta karalis. Dāvis Līvs izcēla 1. braucienā, Ričards Alens Gaļcins 2. braucienā un tagad Gundars Gaušis ar 47. numuru izceļ startu. Un 3. braucienā tūlītais viņam arī ir Ričards Alens Gaļcins, kurš ir jau Latvijas čempiona godā šajā Open klasē. Viņš ir apsteidzis šodien nestartējušo Mairi Pumpuru, un viņam ir 248 punkti. Neviens viņam klāt vairāk netiek. Tā kā braucienā Ričards Alens Gaļcins brauc pretī arī uzvarai šodien 3 braucienu summā. Pirmie 2 braucieni ir uzvarēti. Un Ričards Alens Gaļcins pašlaik ir 3. vietā. 2. vietā ir Rudolfs Stankus. Rudolfs Stankus ir pakāpies uz 2. vietu. Tātad Rudolfam Stankusam ļoti nepieciešami punkti kopvērtējumā. Rudolfs Stankus lielajā kopvērtējumā par bronzas godalgu. Pašlaik zaudē viņš 3 punktus Matam Strasjāvičus. Nu, tā jau ir cīņa par sudrabu. Jā, 225 punkti Mairim Pumpuram. Ar to arī mums ir jārēķinās. Un Mairim Pumpuram nestartējot pēdējā posmā, viņam beidojas pat sudraba godalgā vicečempiona tituls visu posmu summā, bet Matas Strasjāvičus un Rudolfs Stankus cīnās par bronzu šajā Open klases vērtējumā. Tāda lūk sarežģīta situācija uz doto brīdi ir trasē, kur līderā pozīcijās ir izvirzējies tagad Rudolfs Stankus no Saldus motokluba. 2. vietā Ričards Alens Gaļcins, 737. numurs. Jonas Dilis, Lietuva, 3. vietā ar 46. numuru, bet Matas Strasjāvičus tikai 6. vietā, 777. numurs. Tik svarīgā braucienā priekš viņa Lietuvas sportists tikai 6. vietā, un tie ir 15 punkti attiecībā pagaidām pret Rudolfa Stankus ar 25 punktiem. Cīņa pa bronzu 2026. gadā. Jā, lūk, tāds ir sākums šajā 10 minūšu braucienā. Un izskatās, ka līderā pozīcijās joprojām notur Rudolfs Stankus. 515. numurs ir pēc nevisai veiksmīga pirmā braucienā, kur viņš saķērās tur ar saviem konkurentiem. Zaudēja pozīcijās uz doto brīdi, ir joprojām līderā pozīcijās. Un 2. vietā šī gada Latvijas čempions iekštelpu motokrosā Ričards Alens Gaļcins startē privāti ar 737. numuru, bet Jonas Dilis 3. vietā 46. numurs. Nu, izskatās, ka
Šeit būs punkti jāskaita kopā. Kāds būs 3 braucienu summa šodien Open klases vērtējumā? Joprojām Rudolfs Stankus 25 punktu pozīcijā. Viņa burtiski uz aizmugura riteņa jau ir pirmo 2 braucienu uzvarētājs Ričards Alens Gaicins ar 737. numuru un 3. vietā Jonas Dilis no Lietuvas ar 46. numuru. Ko dara Matas Strasjāvičus? Joprojām 6. vietā, jau 5. vietā ir Timo Mots no Igaunijas. No Simmerpālu ar 411. un 4. vietu notur ar 2 sekundžu pārsvaru par Timo Mots Gundars Gaušis, kurš izcēla startu pēdējā braucienā Open klasē šajā sezonā iekštelpu motokrosā. Tā kā 5 minūtes, vēl 5 minūtes plus 1 aplis līdz brauciena beigām. Un līderu grupa tagad tuvojas kārtējām aplīm. Nu, kā mums tur izskatās, līderis ir joprojām Rudolfs Stankus. Rudolfs Stankus ir ļoti nopietni sagatavojies pēdējām braucienām. Rudolfs Stankus no Saldus motokluba līderā pozīcijās, Ričards Alens Gaicins 2. vietā ar 737. numuru. 3 braucienu summā Ričardam Alenam Gaicinam absolūti nav bīstams. Rudolfs Stankus, viņam jau 50 punkti ir par pirmajiem 2 braucieniem. Un Rudolfam Stankusam, lai no kam, bet viņam punkti ir ļoti nepieciešami. Gan šodien 3 braucienu summā, gan arī Latvijas čempionāta kopvērtējumā. Ja uzvarētājs ir Ričards Alens Gaicins, 2. vietā ir šodien nestartējušais Mairis Pumpurs ar 225 punktiem. Tad lūk tagad 25 punkti veidojās Rudolfam Stankusam, kas dod viņam punktus priekš 3. vietas Latvijas čempionāta iekštelpu motokrosā. Rudolfs Stankus un Ričards Alens Gaicins kārtējā aplī. Starpība 2 desmitaļu starpība starp 1. un 2. vietu. Un kaut kā tur meklē variantus, lai atkal līderā pozīcijās varētu izvirzīties Ričards Alens Gaicins. Nu, kaut gan lieki viņš neriskē, izskatās, ka lieki viņš neriskē, un tomēr, lūk, tramplīnā viņam izdevās lielisks lēciens, ne visai šajā lielajā tramplīnā. Izstiepa lēcienu garākā taisnē un apsteidza Rudolfu, līdz ar to izvirzējās vadībā, ka 3 minūtes paliek plus 1 aplis līdz brauciena beigām. Tagad 22 punkti ir Ričardam Alenam Gaicinam, un 22 punkti joprojām viņam ir pietiekami, lai apsteigtu Matu Strasjāviču cīņā par bronzas godalgu. Bet, Rudolfam jāskatās, nekur tālu nav arī lietuvietis Jonas Dilis. Ar 46. numuru Matas Strasjāvičus ir pakāpies uz 5. vietu. Apsteidzis Igauni Timo Motu. Tagad 5. vietā Matas Strasjāvičus ar 777. numuru. Priekšā viņam ir Gundars Gaušis. 47. numurs Gundars Gaušis, kurš lieliski iesāka braucienu. Tā kā cīnās arī Matas Strasjāvičus no Lietuvas. Viņš tikai 2 sekundes zaudē Gundaram Gaušim, kurš atrodas 4. pozīcijā. Spriedze pieaug. Un tuvojas brauciena beigās. Līderā pozīcijās atkal Ričards Alens Gaicins ar 737. numuru. Rudolfs Stankus 2. vietā, 22 punktu pozīcijā, bet Matas Strasjāvičus 5. vietā, tie 16 punkti par 5. vietu Matam Strasjāvičus. Ričards Alens Gaicins un 3 apli līdz brauciena beigām. Rudolfs Stankus 2. vietā ar 515. numuru un 3. vietā Jonas Dilis, Embiskā Sema no Lietuvas ar 46. numuru.
Gundars Gaušis notur 4. pozīciju. 47. numurs un Matas Trasjāvičs joprojām 5. vietā. 5. pozīcijā ar 777. numuru. 6. vietu zaudu Igaunijas Timo Mots. Uz 6. vietu līdz ar to pakāpjas Simonas Ribokas no Lietuvas ar 821. numuru. Viņam šodien nebija veiksmīgi starti, viņam 8. 6. vieta, tagad Simonas Ribokas ir arī 6. vietā. Un no jau divi apļi līdz brauciena beigām. Rudolfs Stankus notur 22 punktu pozīciju, aizbraucot pēdējos 2 apļos. Attiecīgi 3. vietā Jonas Dilis, Lietuva, 46. numurs. Un Gundaram Gaušam ir pietuvojies. Matas Trasjāvičs ir tūlītais Gundara Gauša 5. pozīcijā. Gundars Gaušis 4. vietā, 47. numurs. Starpība ir sarukusi līdz 1 sekundei ar Matus Trasjāviču. 5. vietā 16 punkti būtu Matams Trasjāvičs, bet 4. vietā jau 18 punkti Matas Trasjāvičs. Tāda lūk veidojās šeit situācija. Šajā braucienā, kad tuvojas finiša aplis. Finiša aplis tuvojas, atkal tāda visai dramatiska pieskaņa šajā finiša aplī. Rudolfs Stankus notur 2. vietu. 515. numurs, veiksmīgs starts, bija līderis. Un tagad viens aplis līdz braucienā beigās. Joprojām 22 punkti kopvērtējumam ir Rudolfam Stankusam. Labākais brauciens viņam šodien. 4., 3., 2. vieta. Un attiecīgi Jonas Dilis dodas arī finiša apli un tūlīt aiz viņam Matas Trasjāvičs. Matas Trasjāvičs ir attiecīgi 3. vietā, tie 20 punkti Matam Trasjāvičam. Ceturtajā vietā viņš ir 18 punkti, Matas Trasjāvičs ir 4. vietā. Finiša uzvarētājs. 25 punkti atkal Ričardam Alenam Gaļcinam. Kopā 75 punkti. Rudolfs Stankus 22 punkti. Kopā 70 punkti. Jā, finiša uzvarētājs gan šodien, gan Latvijas čempions. Jonas Dilis izcīna 46. numurs finišējā. Jā, 46. numurs finišējā 3. vietā. Tie 20 punkti, 58 punkti kopvērtējumā. 4. vietu izvilka pēdējā aplī Gundars Gaušis, 18 punkti par 4. vietu. Un viņam ir 49 punkti kopā, Matas Trasjāvičs 5. vietā un tie 16 punkti. Jā, Matas Trasjāvičs šodien netiek uz goda piedestāla 3. pakāpienā. Jonas Dilis šodien ir saplusojis vairāk punktus. Un mans, kā vienmēr, neoficiālais vērtējums 1. vietā šodien 3 braucienu summā Ričards Alens Gaļcins. 70 punkti ir Rudolfam Stankusam un attiecīgi 58 punkti Jonas Dilis no Lietuvas. Jā, tādā gadījumā, ka Matas Trasjāvičs finišēja tikai 5. vietā. Līdz ar to bronzas godalga pēc manas neoficiālā matemātikas saņems Rudolfs Stankus apbalvošanā. Un pitbaiki dodas arī pēdējā braucienā. No startu izceļ kurš? Aigarut izceļ startu, turpat arī Kristela Raba ar 31. numuru un priekšmalu kaut kur 2., 3. pozīcijā Ralfs Zemītis. No Ralfam Zemītim ļoti grūts uzdevums. Viņš
Mīnus 11 punkti attiecībā pret Matiju Henpoldu lielajā kopvērtējumā, bet no šodien 2 braucienu summā arī Matija Henpolds ir līdera pozīcijās ar 50 punktiem. 8 minūšu brauciens, un tas ir pēdējais brauciens šodien mums Latvijas iekštelpu čempionātā motokrosā 2026. gadā. Jā, pēdējais brauciens. Pirmais starts bija pērnā gada novembrī, un tagad ir 21. februāris, lielā svētku diena motokrosām un Lielplatonei un organizatoriem Jānim Vintenam un viņa lielisko komandu un ģimeni. Liels darbs izdarīts, Latvijas vēsturiskais pirmais čempionāts ir aizvadīts, un Rauls Zemītis līderis, 2. vietā Matija Henpolda no Igaunijas ar 6. starta numuru, un 3. vietā Aigar Ut no Minidāt Racing ar 97. numuru, bet 4. vietā Rasmus Konrād Bristol no Igaunijas ar 58. un 5. vietā Kristela Rabā. Mums ir šī ļoti simpātiskā dāmīte no Igaunijas, joprojām cīnās par bronzu lielajā kopvērtējumā. Tuvākie sekotāji ir gan Rasmus Konrād Bristol, gan arī Aleksandrs Hula, bet viņai ir 12 punktu pārsvars pār šiem diviem džentlmeņiem no Igaunijas. Tā kā jānobrauc šis brauciens ir līdz galam, jānobrauc ir sešniekā, un tad bronzas godalgā pienāksies arī pitbaiku konkurence Kristela Rabā no Igaunijas no Minidāt Racing motokluba. Rauls Zemītis notur līdera pozīcijas arī šajā aplī, 23. numurs 8 minūšu braucienā. Attiecīgi 2. vietā pirmo braucienu 2 uzvarētājs Matija Henpoldu, un 3. vietā joprojām Aigar Ut ar 97. numuru, kurš lielajā kopvērtējumā tomēr necīnās par iespēju izcīnīt medaļu pitbaiku konkurencē. Jā, Kristela Rabā šodien absolūti necīnās par vietu uz goda pjedestāla 3 braucienu summām. Ja tas viņai izdevās 2. posmā kāpt uz goda pjedestāla 3. pakāpienā, tad šodien ļoti svarīgi punkti kopvērtējumā. Šodien par 3. vietu cīnās gan Rasmus Konrād Bristol ar 58. numuru, gan arī Aigar Ut ar 97. numuru. Šajā pēdējā braucienā pitbaiku konkurencē 2026. gadā. Rasmus Konrād Bristoli pakāpies uz 3. vietu Igaunijā, un 4. vietā arī Igaunijā Aigar Ut 4. vietā. Bet Kristela Rabā notur 5. pozīciju. 5. vietā Kristela Rabā ar 31. numuru, un tie viņai ir vērtīgi punkti kopvērtējumā. Tātad Kristela Rabā, un tie ir 15 punkti, tomēr 6. vietā. Aleksandrs Hula viņai priekšā, mazlietiņ priekšā ir tomēr Aleksandrs Hula ar 102. numuru no Tihumetsas motoklubā. Vēl 3,5 minūtes plus 1 aplis pitbaikiem. Līderis joprojām Rauls Zemītis ar 1,5 sekundžu pārsvaru pār Matiju Henpoldu. Jā, bet uzvara šodien pēdējā braucienā Ralfam Zemītim nedod šodien goda pjedestāla augstāko pakāpienu. Matija Henpolds pagaidām ir vairāk saplusojis punktus, nekā to ir spējis Rauls Zemītis šajā pēdējā posmā. Šeit Speedzones arēnā. Sakojam, protams, līdzi arī Kristela Rabā veikumam. Kristela Rabā 6. vietā, joprojām 6. vietā, un tie ir 15 punkti.
Oi, līderi sāk mačoties savā starpā. Rauls Zemītis bīstami tuvu ir pielaidis klāt Mati Heinpoldu no Igaunijas ar 6. starta numuru. Rauls Zemītis iet pa visu banku, vismaz lai pēdējā braucienā izcīnītu uzvaru. Bet kā uzmācīga ēna viņam seko Mati Heinpolds ar 6. starta numuru. Turpat 2. pozīcijā aiz Raufa Zemīti. Un sekundžu izteiksmē 6 desmitaļu starpība. Un tas ir nieks motokrosā 6 desmitaļas līderu grupā cīnoties par uzvaru braucienā. Un kā šajā aplī, kādā pozīcijā ir Kristela Rabā. Kristela Rabā kopjas uz 7. vietu, vēl vienu vietu zaudējusi ir Kristela Rabā. 31. numurs, tagad 14 punktu pozīcijā. No šodien arī pirmajā braucienā viņai bija 7. vieta, otrajā braucienā 6. vieta, un tagad arī 7. pozīcijā ir Kristela Rabā. Ne tā veiksmīgākā diena Kristela Rabā izpildījumā pitbaiku konkurencē, un lūk 3 apļi līdz brauciena beigām. Nu, redzēsim, varbūt 2 apļi. Viss atkarēs, cik ātri aizvadīs šo apli. Līderu duets, ātrākais apļa laiks ir Ralfam Zemītim, 1 minūte un 7 sekundes un 3 desmitaļas, bet šo apli viņi veica 1 minūte 9 sekundes un 8 desmitaļas. Tikpat ātri arī apli veica Mati Heinpolds ar 6. starta numuru no Moto Extreme motokluba. Kristela Rabā atkal pietuvojusies 6. vietai. 6. vietā atrodas Kaidoral no Igaunijas ar 235. numuru. Kristela Rabā min viņam uz papēžiem. Turpat aiz 6. vietas ir 31. numurs Kristela Rabā no Mini Dirt Racing. Bet līderu duets, cik apļa līdz brauciena beigām? 2, 1, 2 apli. Pietrūka 2 sekundes, un tad būtu 1 aplis. 2 sekundes izšķīra pēdējo apļa likteni. Tātad par 2 sekundēm būtu bijuši vēlāk pāri finiša līnijai, tad jau tur varbūt pat 1 sekunde, nu tur bija minimāli. Un līdz ar to 2 apļi vēl jāpacīnās trasē ir. Oi, Rauls Zemītis, kā viņš sadūrās ar Mati Heinpoldu. Kā viņi abi divi noturējās, nu tikai meistarībā. Perfekta līdzsvara izjūta palīdzēja gan Ralfam Zemītim, gan Mati Heinpoldam noturēties sedlos, un joprojām līderā pozīcijās ir Mati Heinpolds. Nē, Rauls Zemītis, tomēr 6. numurs ir 2. vietā. Rauls Zemītis līderu pozīcijās ar 23. numuru un tuvojas nu gan jau finiša aplis. Tagad gan finiša aplis ir Ralfam Zemītim un Mati Heinpoldam. Visi izšķirošie notikumi tagad ir. Finiša! Wow! Jā, nu tur tiesneši savā starpā tur kaut ko runāja, kaut kas tur. Man izskatījās, ka 2 sekundes, bet es esmu patālāk no finiša un gan jau, bet aizbraucot šajā pēdējā aplī netika rādīts vieninieks. Tas nu gan bija fakts, jā. Tā kā labi. Rauls Zemītis izcīna uzvaru. Tiesneši zina labāk, nekā mēs šeit no augšas vērojam to. 2. vietu izcīna braucienā Mati Heinpolds. 3. vietā Rasmus Konrāds Bristol. Nu, tāds arī trīnieks ir 3 braucienu summā pitbaikiem. 4. vietā, tomēr 4. Aleksandrs Huvas, 102. numurs. 5. vietā Aigar Ut. 6. vietā Kaidoral. Un Kristela Rabā 7. vietā.
Nu jā, tādā ātrā matemātikā izskatās, ka Kristēla Rābā pietiks punktus, pietiks pietiekami daudz izcīnītie punkti, lai kāptu uz godā piedestālā 3. pakāpienā bronzas pozīcijām. Nu, es tā ātri parēķināju, tie jau punkti, tomēr 4 posmi, 12 braucieni. Nu, man tā izskatās. Labi, gaidīsim apbalvošanu, tad jau būs precīzi tiesnešu vērtējums. Nu ko, pagaidām paldies par līdzjušanu trasē un paliekām uz uzvarētāju apbalvošanu, gan 3 braucienu summā, gan arī lielais kopvērtējums. Latvijas čempionāta iekštelpu motokrosā 2026. gadā sekretariāts aprēķinās kopā ar laika kontroli rezultātus, bet sportisti, transporterus gan lūdzu atpakaļ sekretariātā. Transporterus visi ir beiguši braucienus, lūdzu transporterus atpakaļ sekretariātā.